Dargie skatītāji, kā jūs to redzēt, esmu izdarījis kaut kādu tādu lietu, ko nevajag darīt. Esmu pametis savu drošo vietu, ko mēs saucam par savu dzīvokli. Esmu izdomājis izdarīt riskantu lietu un iziet ārā no mājas, pieskarties zālē. Es arī tam neticu. Tādēļ, ņemot vērā, ka tas ir tik leģendārs notikums, ko es nezināju, kas vispār spēs notikt, es domāju mazliet pamainīt arī lokāciju ekstrēmākā ziņā. Un kā jūs redzēties, man tas, diemžēl, nav brīvības piemineklis. Tādēļ šodien es izdomāju, ka, ja jau esmu izgājis ārā no mājas, vajadzētu uztaisīt video par ceļošanu. Jo, lai vai kā un kas, es uzskatu, ka ceļošana patiesībā ļoti svarīga lieta, dzīves sastāvdaļa, kas patiesībā var būt ne tikai tāda izprieca, bet patiesībā viena no noderīgākajām lietām, kas varētu palīdzēt tev ne tikai attīstīties kā cilvēkam, bet pilnveidot tavu dzīvi. Tādēļ, lai nebūtu pārāk nopietni, šodien būs video par ceļošanu un tāds mazliet kāds travel vlogs. Tādēļ, esiet sveicināti Armēnijā. Ja jums šis liekas interesanti, gribat nostīties visu, droši sēdiet skatieties. Man nav jausmas, ko es jums šodien stāstīšu, kā šis izvērtīsies, bet, ja jūs gribat pastīties, tad, kā jau parasti, sēžam skatāmies un kā vienmēr, paldies par uzmanību. Tātad, sāksim ar pirmo lietu, kas man šeit ir svarīgākajā par ceļošanu, kas ir numur 1, kas man arī uzreiz iekrita acīs, ir absolūtākā neparedzamība visam, kas principā notiek. Jo tajā brīdī, kad tu ceļo, tev nav īsti jebkāda pārredzama struktūra. Kad tu sēdi mājās, kad tu sēdi kaut kādā, nezinu, Rīgā vai Latvijā, kā ir Raiznica, viss ir tīri paredzami. Jā, ir kaut kāds nians, kas var mainīties, kaut kādi neparedzami notikumi, kaut kādas personīgās izmaiņas, bet tajā brīdī, kad tu esi ceļojumā, tāda lieta kā kaut kāda paredzamība, kas notiks, pat ja tu saplāno visu priekš, nu tev jau ne mazākās nojausmas nav, vai tā būs vai nē. Un šitas man vairāk šodien iespēja sejā ir tas, ka ir tik daudz lietas, kuras ir neparedzams, kuras var mainīties, ka īstenībā šokā esi par to visu. Šodien, piemēram, patreiz situācija tāda, ārā ir 12 dienā, ir 29 grādi, šī būs augstākā diena, kamēr esmu, siltākā būs 35 grādi, UV šitas te indeks ir kaut kādi 9, es nekad neesmu redzējis tik augsts, tādēļ man principā jāslēp sēnā cerībā, ka, nenomiršu. Es ceru, ka vējš baigi nepūš, man nav jausmas. Pirmo reizi nopirku profesionāli kameru, tādēļ cerams, ka būs ok, viss šitas. Bet, jā, viss ir tik neparedzami. Es ierados arī ielidoju 1:30 naktī, tad izrādās, ka tur ir pasporta kontrols arī ievalkās stundu. Pēc tam tiek aizēju uz taksi to, protams, ka pie lidos mēģina nocelt, mēģināt kaut kādu pabrātski tārifu iedot, kas, protams, vienmēr būs 3 vairāk nekā jebkur citur. Un arī pēc tam saprast, vai tur maksā skaidrā, vai tu maksā ar kartu, vai vispār vari maksāt kartu, jo šeit arī kārtē izmaiņa tāda, ka šeit ir visi vecie valūtas punkti, tādēļ lielāko daļu maksā naļikā, tādēļ, ja kartu diži daudz neko nevari maksāt, tādēļ vienmēr jābūt skaidrai naudai līdzi, un blā, blā, blā. Un tur ir kaut kāda māksla šitam visam, jo savā ziņā neparedzamība uzlabo tavu spēju adaptēties dzīvei. Šitā visa spēja ierasties, patusēt un izdzīvot. Un tas jau tikai nāks vēl pa labu. Šitas nav tikai ceļošanas sfēra, šis ir vienkārši dzīves sfērā. Adaptēties situācijām, neparedzamām lietām, kaut kā spontāni reaģēt uz neparedzamām lietām. Patiesībā ir baigākā māksla, jo lielākā problēma, ko esmu pamanījis mūsdienās, ir tas, ka cilvēki baigi nefleksibli ir. Vai nu negrib, vai nu nespēj, vai nu nevēlās, bet vienkārši cilvēkiem ir kaut kāds set programma galvā, kuri nevēlas mainīt. Un ja tu gribi būt ar kaut kādu tādu advantage pret tiem cilvēkiem, labākā lieta, ko tu vari sākt, ja tu vari būt fleksibls. Un ceļošana tev patiesībā piespēj to iemācīties. Tādēļ tas tāds, pirmais saidnos par to visu, bet, kopsumā, es nezinu, vai es gribu šitam visam pierast, jo, 30 grādi ar tādu UV indeksu, tā kā es vēl neesmu izgulējis līdz galam, labi, šodien puika pasūties, ko man citu darīt. Neesmu pagulējis, ārā ir tāds žarons, un patiesību sakot, man nav jausmas īsti līdz galam, ko es darīšu. Tādēļ šitas būs vairāk tāds nevis gan vlogs, bet vienkārši piedzīvojums tikpat ļoti jums kā man, jo patreiz, ka es šo video filmē, man ir absolūti nekāda nojausma, ko es darīšu. Visu, ko es zinu, es šķīst uz to kalnu gribu redzēt, cik nu vien tuvu iespējams.
Un es zinu, ka kaut kur uz Azerbaidžānas pusi ir ūdenskritumi, ko es gribētu redzēt. Vispārējais būs freestylā. Tādēļ būs jautri. Tā, kā redzam, lokācijas maiņa kārtējā. Un jau pagājuši pāris dienas kopš pēdējā video klipa nofilmēšanas, tādēļ es domāju, ka nevis kaut ko tagad diži mācīšu jums kaut ko tā, bet vienkārši padalīšos ar pēdējo 2 dienu pieredzi, kas ir bijusi, domāju, tā pati par sevi pasāzīja par to pieredzi, kas man padalīs visiem brīdiem bijusi. Es pie reizes te telefonā lejā pasījuši tās bildes, kas bijuši, lai es atcerētos, ko pie Valencijas esmu darījis. Tad tagad es atbraucu uz mājām, ievācos istabiņā, un pirmajā dienā man sanāca uz kaut 4 cilvēkus iepazinu uzreiz. Pirmais bija pāris minūtēm, Džeks man apakšējā gultā gulēja. Ja kas, es hostelī esmu, vairākas istabas ir, ko es īstumā ieteiktu, ja tu esi manā vecumā apmēram ap to, tad viennozīmīgi hostels labāka opcija. Tīri tādēļ ziņā, ka tu A, ietaupi naudu, un B, patiesībā man ļoti paveicies šobrīd ar komunikāciju, ko esmu izveidojis, un ir baigi labi cilvēkiem sanāks satikties. Pirmais cilvēks, ko es satiku, bija Džekiņš. Sākam kaut kur runāt, sākumā domāju, kas viņš tāds ir, kas viņš tāds nav. Beigās izrādās, ka viņš no Brazīlijas ir. Nifigas, ja beigās atpilījies no Brazīlijas uz tejienu, uz kaut kādām kāzām bija tur, Kiprā, ja nemaldos. Un te viņš bija izbraukājis Gruziju, Azerbaidžānu, Armēniju, pie reizes satikāmies, pārunājām, un arī tīri tāda forša pieredze. Tīri interesanti bija zināt, ka tas interesants fakts no viņa puses, ka viņiem vasaras laikā saulēkts ir kaut kādos 8 no rīta un saulrietis 6 vakarā. Un viss viņiem tā kā mums ziemas laiks, apmēram ir tā kā viņiem vasaras laiks. Viņiem bija tāds šoks, ka tu izēji pat šeit 8 vakarā ārā un vēl gaiši, es saku, atbrauc Latviju vispār 11 vakarā saulriet, tā kā, tāda interesanta lieta. Es tam pie reizes arī satiku vēl vienu Džekiņu, ar ko es tagad šodien satusēju, tas bija no Ēģiptes. Viņš dzīvo Dohā, Katārā, strādā tur pa inženieri, tehnisko inženieri. Viņš izrādās, ko šodien uzzināja, ka viņš Dohā McDonald's dizainē. Un tad pie reizi viņu kaut ko šodien satusējām, arī tie ir interesants baigi Džekiņš. Arī viņš man pastāstīja vairāk visu patreizoju Izraels un Palestīnas situāciju, kas tagad es beidzot kaut ko zinu, man nevajag paļauties to, ko man tēlis saka, tagad tas arī tīri forši. Bet lielākie pigori sākās ar Džekiņu, ko es iepazinu arī pirmās dienas vakarā, kurš bija krieviņš, pēc vārda Vačugans. Un, ar Vačuganu bija vesela epopēja. Viņš kā pienāk klāt, sākumā parasti, cīgi var iedos, saka, es nepīpēju, bet kaut ko mēs ar pārunājam, saprot, ka viņš no Maskavas ir, attālināt kā dizainers strādā, viņš tā vienā brīdī veidā. Zinu, vai es tā kā rītdien domāju pabraukāties apkārt, sestdien, svētdien, man brīvdien, davai pabraukājamies. Piekritu, davai, zini kā, es atbraucu, man plāna nebija, davai freestylā maucam. Tajā dienā piecēlamies, mēs atbraucām uz, ja tu skaties, principā, Armēnija, tad tev ir Jerevana, te, kur es esmu, es pamēģināšu kaut kāds bilsauku klāt. Pēc tam pa priekšu mēs atbraucām uz Sevānu. Pie Sevānas aizgājām tur pie kaut kādu monasteriju paskatēties. Aizgājām paēst, tas pats galvenais ir. Dabūju smuku jaunu profila bildī, tas jau pats galvenais ir. Un jā, aizbraucām, paēdām, patusējām, pēc tam izdomājām, davai pabrauksim tālāk mazliet. Un aizbraucām uz tādu pilsētu, kas ir Diležāna. Un Diležāna ir interesanti, ka tu brauc uz turieni, un tev jāizbrauc cauri 3 km tunelim. Tu izbrauc tam tunelim cauri, un es pilnībā piekrītu taksi braucējiem, tur ir pilnīgi cita pasaule. Tur uzreiz izstījās, man pēc Slovēnijas gandrīz vai kalni, lietus, mitrums, visi zaļi, beidzot, jo Jerevāna tad ļoti sausa, viņa man atgādīja tādu sahārisku mazliet pusi. Jo tie ir nenormāli karsti, nenormālākais UV indeks, visu laiku, priekš mūsu latviešiem karsti. Un jā, pie tā bija tīri grūti pierast. Aizbraucam uz turieni, tur sāka līt no nekurienes, kā jūs redzēt šajā saiskajā bildē, ko es pieliku klāt, bet bonus punkti pīlīts pastaigājas apkārt, kā bija neko safačēt. Izbraukājām tur un pēc tam aizgājām pa Diležānu pastaigāties. Arī norimās lietus, super smuki skati. Viss ir vienkārši afigena, dzīve skaisti skatāmies un tad izdomājām braukt atpakaļ. Un izrādās, ka mēs atdodam pēdējo maršrutu, kas no turienes par ir. Maršrutka, tā kā, tie, kas nezinu, vai krievu valodu, tas principā mikriņš ir latviski, es itē saku maršrutka, ka tādēļ palkšu pie maršrutkas. Noķeram to, un mēs esam 2 džeku maršrutkā tikai viena vieta. Un mēs domājam, ka tu dirs, ko mēs tagad darīsim vienkārši. Es izdomāju, davai pofigu, un es vienkārši apsēžos uz zemes. Vačugans apsēžu uz taburetkas, nosēžos, un tā mēs kaut kādas 2 stundas piļējām atpakaļ uz Rīgu. Uz Rīgas Jerevānu. Man pakaļ bija kantaina, notirpus sāpēja, man mugur sāpēja, bet you win some, you lose some. Un šā bija tāda patīkama pieredze, jo tagad sākumā atbrauc, īsti nezināju, ko es paraksties esmu, jo kultūra man nošokēja mazliet. Atvainojiet. Kultūra šeit ir tāda, džeki, visi ir runātīgāki, draudzīgāki, viss notiek, viss te ir pa bratski, visu var sarunāt, viss notiek, un tā, ļoti atvērtē pašā cilvēku, bet, te jāmāk arī pateikt nē, jo, ja tu nepateiksi nē, viņi saprot, ka tu esi turists, viņi tev dzīvā pēdīs.
Bet tādēļ tā pati pirmā diena bija vajag forši, jo man bija tie labs iespēja to visu. Patika tā spontanitāte, tā pieredze, tās vietas, ko es redzēju. Un ir tīri forši tas, ka es atbraucu tiem bez nekādām ekspektācijām, un man viss principā patīk pa visu apmierināts, jo man nekādu doma nebija, kā būs, kā ne, un es vienkārši pieredzu, un patiesībā ir tik daudz labāk, nekā es būtu sadomājis, ka, oi, kas te būs, kas nebūs. Es atbraucu, es pastījos, man viss sanāca. To nevar teikt par nākamo dienu, kad Vačugans piedāvāja, davai maucam uz Gjurmī. Gjurmī mazliet uz kreiso pusi valstī, viņi sanāk mazliet zem Gruzijas un netālu no Turcijas. Sākumā aizbraucu uz turien, aizņem uz muzeju pastīties armēņu divām māksliniekiem, kuras principā bija ļoti atzītas tajā laikā. Viņas arī pierreiz Maskavā zīmēja, smuka māksla bija. Un tad izdomāju pasu Gjurmī pastaigāties. Tur ir kaut kāds dažādus monumentus redzējām vai kaut kādas statujas. Rekur es iepielikuši bildi ar murālu, kas no Steve Jobs ir. Tas, ko es nezināju, Steveam Jobsam māma bija armēnieta. Tādēļ vietēji ģipa redz, ka bez armēņiem nebūtu iPhones, kas, respekt. Un jā, pēc tam arī paskatījāmies kaut kādu tur arks, kas bija salikts, un tad mēs aizgājām uz šitādu te, ko tu var redzēt, viņi bija Iron Fountain, to Krievu laikā uzbūvēja, un ceļš godīgi dizaina ziņā afigēna. Tā kā ar šito strūkli viņi vien ir atmaksājis kāds 10 bloku mājas, ko viņi Latvijā sabūvējuši. Bet tas tā. Un tad ir redzēja kaut kādu vecu tenisa kortus, vienmēr pasmies, jo man labākais čoms tenis spēlē, tā kā, tīri tā, interesanti bija pasīties, cik sūdīgā stāvoklī ir korti. Pierreiz redzējām ļoti smuku uzrakstu uz mājas, kas ļoti tā patriotiski, teiksim tā. Vot, un jā, tad mēs aizgājām paēst, un te sākās jautrā daļa, jo, redziet, Vačugans dienas laikā, ko es palaidu garām, viņš paņēma aliņu iedzert tā, tīri tā atsveicināties, viņš kā saka, man prasīja, vai tu arī gribi? Es saku, nē, es negribu, man galva sāpēs, tam es paigi neko. Un mēs ejām, staigājām pilsētu, vienā brīdī viņš tās baigi draudzīgi sāk palkt. Domāju, ok, labi, kas no mēs jau 2,5 stundas staigājām. Un vienā brīdī sāku skaidīt, saprot, viņš jau ir 7 aliņus izpis. Un viņš tā baigi draudzīgs paliek, viņš tā saka baigi tur buķņīs priekš, kā davai man arī jāiedzer, un tad viņš pasaka vienā brīdī tekstu. Zini kā, vēsturiski saprats, ka es nezinu savu robežu. Tā kā es daru, bet es nejūtu robežu. Ko man bija ļoti liels prieks dzirdēt, jo mēs esam pilnīgi citā pilsētā, mēs esam 2 stundas no mājām, un tagad man ir liela cerība, ka mēs tiksim atpakaļ. Jo, es pilnīgi aizmirstu, kā mums vajadzēja tikt uz Gjurmī, sakojuši, mums vajadzēja vilcienu braukt. Mēs atbraucam uz vilcienu staciju un visas biļetes vilcienam ir izpirkts. Es nekad šo tā nebiju redzējis, visas biļetes bija izpirkts. Mēs aizējām, meklējam maršrutku nav, būs noteikti taksists. Piedāvā baigi labo skitku, davai džiki maucam. Šā būs dzīve skaista. Aizbraucam uz turieni, pa ceļam braucot tas džeks kaut kurī, viņš visu laiku pa telefonu runāja, kaut ko tur pa brātski ķipa bīdīja. Mēs vienā brīdī nobraucam no galvenā ceļa, viņš iebrauc mājās, es jau kaut ko parunāties pie reizes, vienkārši sēž, skatos, domāju, tas ir krasavčiks pilnīgākais. Bet galvenais, ja tikam tur, viņš saka, atpakaļ ceļā pa 2 štukām, kas kaut kādi 3 eiro aizdujuši atpakaļ, pa brātski viss sarunāts, goda vārds kārtībā. Būtu tas noticis, bet mēs aizējām atpakaļ uz galveno skvēru, un pirms mēs tur ierodamies, mēs aizgājām paēst pusdienas, un pēc 7 maliņiem Vačugans izdomāja vienam pašam, ka viņam vajag litru sarkanā vīna. Viņš sarkano izdzēra aptuveni pusstundas laikā, un pēc tam 20 minūšu laikā, kamēr mēs gājām atpakaļ uz galveno skvēru, viņš paspēja salamāties ar vietēju, ja viņš ejot pāri ceļām, mētāja video spirks, visu sauc pa lokiem, nomet telefons grīdas, aizgāja tur dirsēs, kur nevajag, pēc tam mēs satikām taksis, tas mums uzmeta, pēc tam piedāvāja citu taksis, kurš maksāja nevis 2 štuks, bet 12 štuks par personu. Kamēr gaidījām to, viņš aizgāja 2 reiz runāt ar 14-gadīgu meiteni, kura kaut kādu iemeslu dēļ viņa neatšuva, respekt, ka viņai nervi bija viņa panes, bet viņš bija, tā kā, pizģets metams, tā kā, pēc tā, kā šodien sapratu, viņš bija blackoutā, un varēja redzēt, pirmo reizi redzēt cilvēku blackoutā. Un pēc tam es saprotu, ka mēs netiekam atpakaļ, nāk virsū pērkonegais, un labi, ka es paspēju no noreģēt, jo tas pērkonegais bija nevis baltacien, bet melncien, vienkārši nāca lejā, ne ar spaņiem, bet tā kā karčeru nāca lejā. Es atrodu kaut kādu maršrutu, es viņu melku līdzi, un tagad mēs aizējam uz skvēru, tā kā pie teātra skvēru, kur mums jāgaida Mikriņš. Es apsēžos, es nevaru saprast, ko viņš būs, es sazvanu to džeku, saku, ka viņš tuj būs. Vačugans aiziet apsēst kaut kur tālumā, bet viņš kaut 50 metru attālumā. Mikriņš piebrauc, es saku, Vačuganai nāc šur. 5 sekundes pēc, viņš sāk kaut ko celties. Es aizēju runāt ar Mikriņu vadītāju, parādīju, ka man ir kods, tikmēr redzu, ka Vačugans aiziet pie pilnīcīgas mašīnas.
Atver durvis un iestājuši iekšā. Es tāds, Sarijan, pagaidi. Es aizēju pie Vačigana, viņi saku, bļēt, kurā mašīnā tu iekāpši? Tā nav mūsu mašīna, tā ir pilnīgi svešnieku mašīna. Viņš tāds. Es viņu, bļēt, izvalku ārā, aizvedu uz mikriņu, un viņš domā priekšā iesaisties, un vadītājs saka, viņš nesēties priekšā. Un es saprotu, ja viņš līdz atdirsīsies ar vadītāju, es netieku atpakaļ. Un tajā brīdī man bija tādu, es saku, Vačiganam, bļēt, davai, ko tu dari? Naglīsies? Viņš tā dirsies ar mikriņu vadītāju, un es vienkārši domāju, šo, viss, mēs te paliekam. Jo atšķirības ar mikriņu un taksi bija 4 eiro par biļeti vai 40 eiro. Es jau samaksāju 4 eiro savus, un es gribēju braukt ar atpakaļ. Paldies Dievam, mikriņu vadītājs saprata, nomierinājās, atļāvumies arī iesētos priekšā, un man bija tāds kauns, jo viņš domā, ka es esmu viņa draugs, bet es viņu pazīstu 24 stundas, man bija vienkārši tāds kauns, viņa vilp līdzi. Es tagad ielikšu bildu, kā viņš gulēja man virsū vienā brīdī. Bet meitene uzliek Gangnam Style bez ironijas, un viņš sāk tika tuc, dev, un vienā brīdī uzliek man roku apkārt, bum, nulūs pilnībā. Es domāju, labi, vismaz viņš aizmīg. Mēs tiekam atpakaļ uz Jerevānu, viņš izkāpa ārā, viņam siekals tā kā ārā no mutes, viss vienkārši pilnīgākie pizdzets ir pilnīgākās beigas. Es domāju, labi, šo, es nezinu, ko likties, bet kā ir tā ir. Es viņu nolieku apsēsties, jo viņš nevar pastaigāt, viņš vienkārši žunguļos no vienas puses otras, saku, sēdi, gaidi, taksi. Jo sākumā man bija doma viņa izmest ārā Jerevānā un dari, ko tu gribi, man viņš tāds izbesīja. Bet es sapratu, ka, ja es viņu rastāšu, viņu vai nu apzaks, salīs pa orgāniem vai izoros vai visi 3 kopā. Tad es saku, ka es negribēju to saviem nerviem, davai es aizdīšu mājās. Atbrauc taksis. Taksis nostājas mums priekšā. Es eju uz taksu, saku, Vačigan, nāc man līdzi. Taisnā līnijā. Viņš man seko 10 soļus, pagriežās pa kreisi un aiziet uz pilnīgi citu mašīnu. Es viņam saku, ko tu dari? Es viņu vienkārši biju ņēmais krāks, vilku uz to taksi, iemet taksī, saku, lūdzu, brauc mājās. Un tu domā, mēs tiksim uz mājām, viss būs miers. Viņš aizies savu gultu un miers. Mēs atbraucam, es viņu izvalku ārā no takša, mēs aizjām uz liftu, uzbrauc 7. stāvu, izējām ārā, un mēs tagad ejam hostelī. Un es ļoti labi atceros, ka viņam bija 13. istaba ar gultām. Viņš iet iekšā, viņš pagriezās uz 14. gultu, 14. istabu, atver durvis, aiziet gultu, uzkāpj augšā, es saku, šitā nav tava gulta. Ne, šitā ir mana gulta, es eju gulēt. Salam aleikum, čau, davai. Es izēju ārā, pasaku pie recepcijas, saku, klau, tas ir Vašugans, viņam ir 13. istaba, viņš aizgāja 14. gulēt, nav okei. Protams, ka atbildīgais bija neapmierināts, aizgāja izrunāties, izvilku viņu ārā no turienes viss kārtībā, bet tā bija pirmā reize, kad es pirmo reizi aprāvos, jo es nekad nebiju redzējis, ka cilvēks tik ātrā tempā piedzerās. Un tādā hlamā pēc tam ir, jo es nekad neesmu redzējis cilvēku, kurš nespēja savākties šmigā. Ir tādi, kuri piedzerās un ārdās un kaut kāda agresīva tas, bet tā, ka viņš vispār nevar savākties, es nebiju to vēl pieredzējis tā, ka man viņš jau piedāvā jāvāk līdzi. Un jā, kaut kā es to molēt apdedzinājos, un ir tīri interesanti salīdzināt tās kontrasts gan ar pirmo un šo otro dienu, ka pirmajā dienā viss bija tik forši patīkami, un es biju tādā, augstā vilnī gandrīz, vai tagad man šo norāvu atpakaļ, teiksim tā uz realitāti. Un bija interesanti salīdzināt tās pieredzes, saprast, ka, savalkot atpakaļ šo visu ceļošanu, svarīgākais pirmais moments arī, ko es gribēju pieminēt klāt, ir komunikācija. Bez komunikācijas šo nekad nebūtu dabūjis kā tavu. Es nebūtu runājis tiem cilvēkiem, es nekad šo nebūtu pieredzējis. Un šitas tīri svarīgas uzskat tīri tādā ziņā gan labā, gan sliktā, jo mēs ikdienā esam pieraduši baigi nerunāt. Tīpaši ņemot vērā, ka mēs latvieši esam, mēs baigi negribam nevienu traucēt, nevienu runāt, un beigās mēs baigi jau sevi iešaujam kājā, ka mēs nekomunicējam, nemēģinām atrast veidu, kā iepazīt jaunas cilvēkus, jo jā, ir problemātika, jā, ir reizes, ka nesaiet, un ir reizes, ka baigi nesaiet, bet ir reizes, ka saiet, ir reizes, ka piešām forši, un tā pirmā diena, ka mēs aizbraucām uz Dilžanu un arī uz Sevānu, viena no labākajiem pieredzēm, kas man bijusi. Tik forši, patīkami izbraukājām, apskatījām, visi forši, visi draudzīgi, visi patīkami, viss tā lieliski bija, negaidīt lieliski. Un no tādiem bija negaidīt slikti. Tāda savā ziņā lieliska reprezentācija dzīvē. Ir labi un slikti, un labi, ka abi divi bijuši ir. Labi divi, ka abi divi šitajā reizē sanāca, jo tas liels tāds kontrasts realitātei. Es saprotu, ka ok, tā arī ir.
Un arī pie reizes klāt arī svarīgi spontanitāte. Jo mēs parasti, mums patīk iet rutīnā. Es esmu rutīnas cilvēks, man patīk iet rutīnā, piecelties konkrētā laikā, darīt savas lietas konkrētā laikā, atvēlēt kaut ko tam, piemēram, man katru dienu man ir kaut kādi treniņi savi, vai es tikko ceļos, tikko eju gulēt, ko es daru, ko es nedaru. Es parasti, ja kādam interesē YouTube video, es parasti filmēju piekdienās, es parasti tam esam konkrēti atvēlējis laiku, tādēļ es arī konkrēti arī varu savākties. Un man patīk tā rutīna, bet ceļojumos tā rutīna nav īsti iespējama. Tu vari saplānot visu, bet nekas nav garantēts. Tu esi citā valstī, citā kultūrā, citas lietas, un tu nevari paredzēt, ka vilciens būs atcelts, ka maršrutkā visas vietas ir aizņemtas, ka tev čomiņš pēkšņi izdomās piepasties tā, ka viņi nevarēs savākt. Ka šim iet kauties ar vietēju, tu nevari to rēķināties, ja? Un tādēļ ir forši izmest ārā mazliet no tās stabilitātes, tā miera, un ne tikai saprast, ka spontānie plāni mēs būtu gan labi, gan slikti, bet arī, ka tu to spēj to darīt. Un ir savi ieguvumi. Ir savi ieguvumi būt spontānam un parakstīties uz neparedzētiem plāniem. Un tad es to baigi iesaku. Un šodien arī pierādījis, ka no rīta piecēlos no eģiptiešu čomiņu, ko es sākumā pieminēju. Viņš baigi interesants ir, tas, kas no Katāras ir. Baigi interesē, mēs kaut ko tur parunājam, viņš teica, vai aizbraucam kaut kādus suvenīrus, aizgājām šodien sapirties, kaut kādus tur aprikosus paņēma vai ko tur tā. Un pēc tam viņam vēl labākais draugs bija atbraucis arī pie reizes Armēnijas, aizgājām pusdienās, iepazina arī viņu. Tas ir advokāts no Dubajas, man ir tagad vēl pie reizes inženieris no Katāras, vienkārši, labi džekiem, ko 35 vai kā, bet arī iepazina, pārunājām, lieliska pieredze, lieliski padalīties to visu. Un, jā, man tas kaut kā ļoti patīk, jo ir grūti, kaut kādā iemesla dēļ Latvijā vai savā valstī grūti tā atvērties komunikācijā, tā saka, oi, ko viņi vai padomās, un oi, cik Latvija maza, pa visu pazīst. Te pie Dīrsas ir tāda, vai nu tu atradīsi cilvēkus, vai nu tev ir vienreizējie draugi. Tā kā ir vienreizējie draugi, kuri nodara šo braucienu, bet ir tādi, kuri potenciāli var būt ilgāk laika draugi vai paziņas vai kaut kāda attālināti, tādi cilvēki. Un tad tajā ziņā ar to Katāra džeku sauc Mufasa. Man patīk izvārds, tā kā Mufasa man kaut kādiem dēļ asociējas ar Madagaskaras filmu uzreiz, bet Mufasa man tiešām iepatikās. Mēs arī pēc tam laikam šokarī aiziesim kaut ko tur pa pilsētu pastaigāties mazliet, jo ārā ir 35 grādi, man ir pa karstu. Viņi abi dzimuši Eģiptē, viņiem piesniegs pa karstu, man šitas jau pa karstu, bet labi, es kaifoju tagad pa mājām mazliet. Kondiškus 20 pat viņi nestrādā. Un jā, un tas ir principā tas galvenais, ko es gribu padalīties to pieredzi, jo man šitā pati pieredze runā par sevi, jo vairāk tu meties ārā šitie spontānajām lietām, jo parasti interesantāk tas izmēdz izvērsties. Un ir tīpaši, tu baigi neko neieplānot, ja tu ļaujies notikumiem. Protams, vajag mazliet nočakot līdzi, ko tu dari, lai neiebraukt sūdos, jo šitā ir cita valsts, cita kultūra, cita cilvēka, un tev jāspēj adaptēties pie tā faktu. Tu nevari paļauties, kuram tu gribi, un tādēļ šis tāds gan labs tests, gan labs pārbaudījums un pieredze, ko tu vari, ko tu nevari, ko vajag, ko nevajag. Un tas man arī baigi patika. Un cik atceries pa vēl vienu, viņš un blakus te gultā gulēja, tas bija vācietis. Un tas bija ļoti demokrātisks un progresīvs vācietis, un viņš bija iemiesojums Twitteram. Viņš man stāstīja par to, cik labi ir demokrātija, kā viņam nepatīk Vācija, ka viņa nav progresīva, kāds viņam ir prieks, ka Vācija beidzot ir legalizējusi gāņu čipa. Un viņš man mēģināja stāstīt par Krieviju, man mācīt, ka kā Krievija šādu tādu un kāda Latvijai vēsturi Krievijas. Un es domāju, kas ir tāds, es labi šo visu runātu. Izsiet no domas. Bet, un viņš man šo visu stāst, un es vienkārši domāju, tu naglies klauns. Kāpēc tu šito man stāsti? Tā kā, ka tu zini labāk, tā kā domā, ka no Vācijas tu zini labāk par manu vēsturi. Kā tu zini, jā, tev viedoklis, bet paliek pēc savu viedoklis, mazliet labāk zini par to, kas Latvijā notic nekā tu. Un jā, dažkārt arī šitās nepatīkams visas pieredzes ir. Bet, tā kā šī mana patreizējā pieredze, es ļaušu šitiem cilvēkiem nākt istabā iekšā, lai nabagi neapvainojās man, ka es aizņemu istabu. Un jā, gan es mēģināšu updatēt jūs drīzumā, jo rītdien man pēdējā diena, tad skatīsimies, kādu sūdus rītdien savārīšu. Nākamais temats par cieņu. Es tagad esmu, kā jūs redzēt, aizmugurē, tur, jā, kaut kur, jā. Es esmu pie armēņu genocīda pieminekļa. Principā tur iekšā es pāris bildes parādīšu pēc tam video par to, kā tur izskatās iekšā. Un doma piemiņai sekojoši tāda, ka Pirmā pasaules kara laikā vai tieši pirms jauno turku grupa principā uztaisīja genocīdu apmēram 600,000 līdz 1,5 miljonu cilvēku daudzumā, primāri fokusējoties sievietēm un bērniem. Un interesanti zināt arī, ka genocīdu definē kā uzbrukumu
ierobežojot kādai nācijai, vairoties un atjaunoties kā sabiedrībai. Likās, tie ir interesanti paklausīties, jo, vēsturē patīk atkārtoties, ne? Bet ne par to stāst. Ierados šeit, apstīties vēsturē, sapratu, ka šis ir tāda svarīga lieta, ir īpaši cieņa ziņā, jo ir jāsaprot, no kurienes katra nācija nāk. Mums, kā latviešiem, savu vēsturi, kaimiņiem savu vēsturi, armēņiem arī savu vēsturi ir. Bet ir arī jāspēj cienīt to faktu, ka dažiem vēsturi mazliet smagāk, dažiem mazliet vieglāk. Un šeit man radās atkal tāda interesanta situācija. Atbrauc tejieni, apstīties, kas notiek, apstīties pieminekli, saprast mazliet vairāk vēsturi, lai es pats var izglītoties, balsoties tiem faktiem, kuri pieejami ir. Nevis vienkārši izlasīt Wikipēdijā un tas stāstīja, ka es baigi zinu, par ko es runāju. Un es, kad aizēju tur lejā, un es pamanu, ka staigā viens džekiņš ar kameramēnu aizmugurē, ka viņi filmē visu tā kā super profesionāli. Tieši tur pie tā ugunskura. Un es nezinu, kas, bet man kaut kā tas galīgi parāva tādu nepatikas sajūtu, jo tu ierodies tejieni, kur paši armēņi nāk, kuri zaudējuši iespējīgu cilvēku daudzumu. 1,5 miljonus reāli tā principā plus mīnus visu Latviju būtu, ja mēs tagad zaudētu, ja? Tikai tādēļ, ka bija politiski viedokļi, kas nesakrītu un gribējās iznīcināt citu tautu, ja? Un tu atnāc uz tejieni, un viņš sāk taisīt tādu roļi, ka viņiem iepatām tām trepēm lejā, ja? Un viņš no aizmugures filmē, kā viņš staigā pa tām trepēm, aiziet pie tā ugunskura un respektfulī stāv. Un es domāju, ok, labi, varbūt tev kāds maksā, lai to filmētu, varbūt tev tas ir darbs vai kas, bet tas, man liekas, tik disrespektful, tu ierodies uz tejieni vienkārši, lai dabūtu kadru un notēlot, lai izskatītot, bet, ka tev baigi interesē tas, kas notiek. Tavai nevajag tēlot, ja tu ierodies, tad vienkārši nevajag filmēt, kā tu staigā un izrādi cieņu citiem. Ja tu vienkārši izrādi to cieņu, aizveries, noliec puķis, kā vietējie te dara, ko es pēc nezināju, tādēļ es tā puķis nenopirks, tikai tagad uzzināju, ka tā jādara ir. Vienkārši aizveries un stāvi tur. Bet nebļa čūgas atnāk, sāk filmēt tur roļigus. Vēl pie reizi viņi dronu sāk laist pāri visam skatams. Domāju, ok, labi, bet come on, šitā ir piemiņas vieta, nevis vieta, kur fucking B-rolls filmēt. Un varbūt daudziem tas klausot, domā, ok, kā ir aiznica, labi, atnorās un pafilmēja un aizgāja prom, baigi nekādu zūs nesvārīja. Es uzskatu, ka tas nav cieņpilns, uzskatu, ka tas nav pareizi pret citu vēsturi tā darīt un principā to izmantot, lai iegūtu sev vai saturu vai kaut kādu monetāru ieguvumu. Es uzskatu, tas nepareizi. Un tā ir tā lieta arī par ceļošanu, ko tu laiku saproti. Citiem cilvēkiem savu vēsturi, citiem cilvēkiem savu kultūru, un to ir jāspēj cienīt, to vajag cienīt. Tā kā mēs esam citā valstī, tā kā mēs dodamies kaut kur citur, ir jāspēj cienīt to kultūru. Pat ja tu to nesaproti, pat ja tu to negribi saprast, vai tā ir cita reliģija, cita valsts, cita kultūra, tu esi citur, tu esi citā vietā un tev to jāspēj respektēt ir. Un daudz to nespēj. Ir īpaši no Āzijas valstīm ir viena tāda konkrēta valsts, kura ierodās, kuriem visu vajag fočēt, ja tas kustās, to vajag fočēt, un ja viņi nav nofočējuši, viņi principā nav bijuši. Tas vienkārši liekas, come on, tā kā atbrauc pieredzi, nevis vienkārši iebāz iPhone kaut kur un tad nofilmē visu, ja? Tā arī nav tēma. Un šitas īstenībā cīņas lieta ne tikai nāk par labu tev dzīvē, bet arī tā ir viena no lielākajām vērtībām, ko tu vari iegūt sev, attīstot sev kā cilvēku, jo nav svarīgi, cik tu nopelni, kas tu esi, kādā pozīcijā tu esi, tu nespēj cienīt citus cilvēkus, neviens tevi nekad mūžā arī necienīs. Un tad ir jāmēģina atrast to balansi. Tā, kad tu ceļo, tu esi piespiests mēģināt saprast, kur ir tās robežas, kas pa tā, kas pa nē. Jo, piemēram, arī vēl viena lieta, ko es absolūti nezināju. Ja tu, piemēram, brauc uz Armēniju, tu nevari pēc tam braukt pa taisno uz Azerbaidžānu. Un otrādāk, jo ja viņi pasporta kontrolā redzēs, ka tu esi tikko, piemēram, no Armēnijas atbrauc uz Azerbaidžānu, viņi tev nelaidīs iekšā. Viņiem vēsturiski bijuši tādi kišmiši, ka viņi vienkārši neciena to un viņi tev nepieņems. Ja, piemēram, ja tu gribi braukt tagad, ja es gribētu, piemēram, no Armēnijas tagad aizbrauc Azerbaidžānu, man vajadzētu braukt caur Gruziju, lai man būtu pa vidu tās viens zīmoks pasaulē, lai viņi man nelaist iekšā. Es to nezināju. Es arī nezināju par šo genocīdu vēsturi. Es nezināju par šo, kas viss noticis ir. Un mēģinot saprast, kas notiek, protams, pieļaus kļūdu, bet to arī sapratīs vairāk, kas notiek pa dzīvi. Un tā ir tā cieņa, vienkārši mēģināt saprast, kas notiek un respektēt to, kas ir. Pat ja to nesaprot, to vajag respektēt. Un tas patiesībā ļoti labi pārtulkojas ikdienas dzīvē, jo, ja tu gribi būt labs cilvēks, labs draugs, sabiedrotais, labs ģimenes biedrs, ja tev nav cieņa ne pret kādā līmenī, pret tiem cilvēkiem, kas tev ir,
kāda jēga no tā visa? Tu neko neieguši šajā dzīvē, tu vienkārši lielākais, labi dabūsi naudu, dabūsi kaut ko tur tā, bet ir tā viss tā vērts? Baigi neuzskatu. Un arī patiesībā tas, ko daudzi varbūt, es pēc pie sevis aizdomājos, kas tas galvenais īgums varētu būt ceļošanieks, varbūt pat nav baigi runāts. Šī ir ļoti laba investīcija sevī, investīcija dzīvē, tiešākajā nozīmē. Piemērs, tu atbrauc uz Armēniju, ja? Sajā gadījumā. Un tu sāc runāt ar biznesa partneru, kurš tev ir Armēnijā. Un tu sāc vienkārši traļi-vaļi runāt par to, ka Azerbaidžāna labāk, Azerbaidžāna šitā un tāda. Tas Armēns domās, ka tu loks esi pilnīgākais, ja? Vai ja tu esi paceļojis, ja tu zinās, ka tev štāda vēstures ar viņiem diviem, tu nekad mūžā to neteiksi. Tu arī zinās viņam pateikt, ka genocīds nebija pareizi, genocīds ir bēdīgi un ka tu atbrauks un pieminēs to faktu. Tā ir savā ziņā tādā kapitālistiskā veidā, protams. Tā ir investīcija savā nākotnē, jo lielākā daļa, ko es tā kā esmu sapratis savā īsajā dzīves laikā, cilvēki, kur sasniedz augstas vietas, parasti tie, kuri māk respektēt citus cilvēkus, citus kultūras, citus viedokļus. Un ja viņi zina šito visu informāciju, viņi spēs labāk adaptēties dzīvē. Tāpat kā kāda ir kultūra Āzijas valstīs vai Arābu valstīs, ja tu to zini, tu radi sev lielāku vērtību, tu kļūsi par vērtīgāku cilvēku un tu kļūsti tiešām nozīmē vērtīgāks kā darbinieks kaut vai vadītājs darba tirgū. Un ne tikai darba tirgu, bet arī dzīvē. Tu spēj arī vairāk saprast citus cilvēkus, ka tu satieties viņiem no citām valstīm, tu esi komunikabls, tu kļūsti interesantāks, kļūsti vērtīgāk kā cilvēks, un tu pēc tam paliec pieprasītāks gan darba ziņā, gan arī patiesībā cilvēciskā ziņā, jo tu vienkārši kļūsti interesants. Un tā ir tā pievienotā vērtība ceļošanieks, man liekas, ka ir ļoti svarīgi. Un nav pat runa par to, ka tev jābrauc kaut kādām ekstrēmām vietām, kur neviens nav bijis, lai pēc tam platot, ka es tur bijis kaut kā tālu vieta. Nē, kaut te pat Latvijā, kur mēs esam, vai Baltijā braukat apkārt, zināt tās visas lietas, zināt specifikas katrai kultūrai, tas var nākt tikai pa labu tevai nākotnē. My two cents. Davai noslēgsim video šeit. Kāla temas būs perspektīvas. Beidzot esmu atpakaļ Latvijā. Izdomāju uztaisīt dienu vēlāk šo pēdējo video, jo mazliet galīgi neizgulējos, lidojums bija nakts cīdot, kā galīgi neko tur baigi nevarēja savā kopā, bet tagad esmu atgriezies atpakaļ un cilvēki tā kā sākuši prasīt, kā tev patika, kādi tev iespēja, kā tev Armēņas visu. Un savā ziņā jau, protams, arī interesanti kā pastāstīt tādas pieredzes tev bija, kas patika, kas nepatika. Pēc arī pēc sevis tā sāk domāt, labi, kas man patika, kas nepatika, kāda man te iespēja un kādi ir tie perspektīvi, visa situācija. Un cilvēki tā kā prasa, jo lielākā daļa nav bijuši uz Armēniju. Un man šikas spilgtākais piemērs, kas man ir no perspektīvu puses, ir, es tur biju 6 dienas, 2 no tām dienām galvaspilsētas centrā pazūd ūdens. Vispār. Pirmajā dienā, kad es atbraucu, tur no rīta līdz vakaram vispār nebija ūdens centrā. Tekošies nekāds. Un ārēji 35 grādi un viss cepienā. Pēdējā diena tieši pirms man jāizlido, pazūd ūdens, nevar aiziet nomaskāties. Tad īpat laikā es izēju ārā no vēstnīcas centrā. Jauni Merši, jauni Bentley, tur Lambo brauka apkārt. Viņiem geļiki tā kā mums X5, viņi vienkārši noklāti visi miesciet. Un tu pēc sevis sēdi un domā, kā jūs varat dzīvot tā, tad īpat laikā vietējā neko nepelna. Jā, maršrutka tev maksā kaut kāda 80 centi, bet kādēļ maksā 80 centi? Tādēļ, ka viņiem ir lētas maršrutkas, vai tādēļ, ka cilvēki vienkārši vairāk nevar atļauties. Tur ir, tā kā mūsu Latvijā bija pirms 10 gadiem, vidēja alga, ko 500 eiro ir apmēram, nevis kaut kāda štuka, viņi dzīvo sūtīgi, tad īpat laikā visi pārējie, kuriem nav nekāds morāls. Džeki to virsū, viss kārtībā. Un arī pēc tam, kad es pabraukāju ārā pa pilsētām, tu paskaties no ārpus galvaspilsētas, pusi no mājām, kas tur ir nepabeigts. Vienkārši uzbūvēti rāmi un nekas vairāk. Kas tas par tāds ir? Kā mēs tā varam dzīvot? Vienkārši tas nav normāli. Un tad dod to perspektīvu mazliet, ka, kā mēs Latvijas laiks uzmies, cik mums te paļīt viss slikti, nekas nestrādā, viss ir korupcijā, viss ir slikti, naudas nav, darba nav. Un tā, ja mēs vienmēr parasti dzīvojam savā burbulī, domās, ka, cik mums visi slikti. Vācijā jau viss ir labāk, dzīve, viss skaista. Uz Dubai vēl vajag pārākties, tu vispār tikai nauda ir. Nav tā. Katrā vietā ir savi plusi, savi mīnusi. Un tāpēc man patīk ceļošana, jo ceļošana dod perspektīvu dzīvei. Tas tev ļauj objektīvi pasīties tavu situāciju un saprast, vai tiešām tā ir vai nav. Jo jā, Latvijā ir savi mīnusi, bet Armēnijā ir savi mīnusi.
Un Vācijai savu mīnusu. Un ticamāk, Dubajai arī ir savi mīnusi. Kā es to zinu? Tad, kad cilvēks, ar kur es dzīvoju kopā istabiņā, viņa čoms atbrauc par Eģipties, ko es teicu. Viņa čoms Dubajā dzīvo. Šeit, ka jā, viss forši, bet tu vasarā aiziet ārā nevari. Jā, tev ir, kur nav tērē, bet visi nenormāli dārgs. Un, protams, ir savu plusi, ir savu mīnusu, bet tas ir tas perspektīvs, ko tev dod ceļošana. Tu spēj savām acīm saprast un pēc savām pieredzēm saprast, ka ir plus un mīnus visam. Un nav viss tikai slikti un nav viss tikai labi. Un tas neatiecas tikai uz kaut kādām objektīvām lietām, kas ir tur nauda, darbi, tam līdzīgi, bet uz kaut kādām personīgām lietām, uz personīgiem perspektīviem, uz personīgām situācijām. Jo, piemēram, personīgā līmenī man vienmēr liekas, ka es cenšos attīstīties, iet uz priekšu kā cilvēks, mēģināt attīstīt sevi kā cilvēku, lai pilnveidotos un kaut ko no šās dzīves sasniegtu un pieredzētu. Un savā ziņā ceļošana ir tīrākais testam visam, jo tu vari domāt, ka tu esi, piemēram, parastā lietā, uzlaboji savu valodu, spēj labāk komunicēt. Ceļošanā tu to pārbaudi, vai tu ar angļu valodu cīnies, vai krievu valodu, tam līdzīgi. Tu vari mēģināt pārbaudīt to visu, vai tā ir, vai tā nav. Kaut vai arī attiecību ziņā vai komunikācijas ziņā. Man likās, ka esmu uzlabojis savu komunikāciju, tā arī izrādījās, jo salīdzinot ar iepriekšējām reizēm, kas hostelīs un palicis, pēdējās reizes neviena baigi neesmu runājis. Šoreiz es atradu cilvēkus, kuriem ceļot, ar kuriem padalīties savu pieredzi, ar kur viņi padalījās manu pieredzi, ar savu pieredzi ar mani, un es dabūju jaunu informāciju, jaunus kontaktus, jaunus cilvēkus. Un tas ir pierādījis, ka es esmu kaut kā attīstījies uz priekšu, un tas man dod citu perspektīvu, ka jā, tam, ko es daru, ir bonus, es esmu uzlabojies. Un, protams, ir arī kaut kādi, negatīvie punkti, kas ir, ka man likās, varbūt es atklātāks esmu, vai tāds komunikablāks, vai, atvērtās gan dzīve noteikti. Bet, bija reizes, ka es biju īgnis, kad es negribēju kādu pateikt, ka es gribēju, varbūt tā pateikt, fuck it, es gribu pasēdēt mājās. Un jā, varbūt man tas nepatika, un tajā momentā es sapratu, ka varbūt tā nevajadzēja darīt, bet tenī pat laikā es sapratu, ka, ok, es tagad spēju savus robežus novilkt, pateikt nē, ka es negribu. Un tas ir vērtīgi, jo tas tev jau pašam saprast, ka kad ir labāk, kad ir sliktāk, un ļauj pamainīt perspektīvu savu dzīvi un saprast, ka varbūt nav tik slikti, kā mēs domājam. Varbūt mūsu dzīve nav viss doom scrollings un brainrots Instagramā, kur mēs sēžam vienkārši scrollējam visu laiku. Tā nav dzīve, nav nemaz tik traki. Un savā ziņā ceļošana vienkārši tiešām nozīmē touch grass. Es aizbraucu, pataustīju zāli un izrādījās, ka maz tik slikti nav. Un tādēļ es ļoti iesaku ceļošanu, ja tu vari. Un nav pat teiks, ka tev jābrauc kaut kādu tur Armēniju, Dirsā pa kreis vai kaut kur tam līdzīgi. Kā es jau iepriekš teicu, tikpat labi Latvijā pietiek pabraukāties. Pa Baltiju, kaut vai aizbraukt, no Rīgas, bet uz Liepāju, kāda atšķirība. Tā ir pietiekami liela atšķirība, lai saprastu, citu perspektīvu dabūt, citu pieredzi dabūt. Un saprast, ka dzīvē ir mazliet vairāk nekā tās lietas, par ko mēs cīnamies. Dzīvē ir mazliet vairāk nekā tikai nauda, sasniegumi, karjera. Jo tas, ko esmu sapratis, ir, neviens tev baigi neatcerēsies par to naudu un tiem sasniegumiem, ko tu esi sasniedz dzīvē. Cilvēki atcerēsies par to, kā tu viņiem lika justies. Un tas ir svarīgākais. Un tādēļ man ir prieks zināt, ka citi man ir likuši labi justies un radīt labas pieredzes. Un balsoties no tā, ko es saprotu, es esmu viņiem arī devis labu pirmo pieredzi. Labu pieredzi satikt latvieti, paldies Dievam, tā kā Latvijā mention drāj. Un jā, un es tagad ir prieks zināt, ka, citiem esmu devis labas pieredzes. Un tas ir galvenais. Dalīties ar pieredzēm, radīt foršas iespējas un baudīt tos momentus. Tādēļ, long story short, iesaku ceļošanu. Un dariet, cik jums to variet, cik jums budžets un laiks atļauj. Gan jau, ka to varēja pastāstīt ātrāk, bet, kā jau zināt, man patīk vābaļot. Tādēļ, ja jums šis video patika, vēlreiz, kas nostājās līdz galam, paldies par uzmanību, spiežam like, dislike. Galvenais iekomentējam, padalies ar savām pieredzēm, varbūt kur tas ceļots, kas tev līdz tāds interesantākais moments bijis. Saki, ko domā. Ja varbūt ir kādi ieteikumi citiem video veidiem, ko jūs gribat redzēt, vai kaut kas interesē, vai gribat, lai es padalos savu viedokli, jo runāt es čistu laikam māku. Laikam komentārā un spiežam subscribe. Tā kā visiem paldies par uzmanību, līdz nākamajam video.